Ir trīs veida iespējas, kā var radot ārējo parādu. Pirmā iespēja tā ir pārfinansēties, kas vienmēr būs dārgāk, jo līdz ko tu ņemsi nākamo kredītu, kas biznesā visi, kas strādā, zina, ka tas ir nāvējoši, ņemt nākamo kredītu, lai atdotu iepriekšējo, tas vienmēr būs dārgāk, tu vairs nedabūsi par tiem pašiem procentiem. Otra iespēja ir paplašināt ekonomiku. Ja, tātad tas, par ko Vils Kristupāns daudz runā, ka faktiski mums ir vajadzīgi daudz vairāk nodokļu maksātāju. Tas nozīmē sabiedrības sociālās struktūras izmaiņas. Nodokļu patērētājiem daļai jāpāriet uz nodokļu ražotājiem. Un trešais veids, kā to izdarīt, tas ir samazināt valsts parādu, ir kaut ko pārdot no Latvijas valsts īpašumā esošiem aktīviem. Tātad Latvenergo, telekomunikāciju daļas, Latvijas valsts meži, nekustamie īpašumi. Ja mēs arī pārdosim, šī gadījumā runa iet par privatizāciju valsts uzņēmumus, ja viņi ies uz biržu un viņus nopirks atkal, nezinu par kādu cenu, nezinu kas, ārējais parāds jau nemaz nesamazināsies. Mēs vēl zaudēsim savus valsts aktīvus un paliksim tikpat vēl parādā, ja ne vēl vairāk. Tā problēma ir valdība. Valdība, kur totāli, un saima, kura absolūti neorientējas uzņēmējdarbībā. Tur ir ļoti maz uzņēmēju šajā saimā. Valdība, viņa pieradusi dzīvot no nodokļu maksātāju naudas. Un līdz ar to viņi uzliek milzīgu slogu ražotājiem, milzīgu slogu biznesa veidotājiem, biznesa videi, un cilvēki vienkārši izvēlas biznesu taisīt ārzemēs. Vienmēr, jo lielāks valsts parāds Latvijā, jo sliktāk dzīve tautai. Tas vienmēr tā ir bijis un tā tas ir. Un šī vara, kas to parādu audzē, ir noteikti jānomaina un noteikti nevar turpināties zem jaunās vienotības vai tādā vai citādā konfigurācijā, kur jaunā vienotība, tas, diemžēl, ir purvs un dzīves līmenis arvien vairāk un vairāk pasliktināsies. Tiešām ne jau tiem, ne jau tai kliķei, kas paši sev paceļ algas, kas paši var to izdarīt. Jā. Es viņus saucu par karteli, kuri ļoti veiksmīgi ir sacementējuši sistēmu, lai varētu dzīvot komfortabli, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Un tas ir neticami. Tas ir kartels. Tas vienmēr viņam ir nosaukums bija, ka Kariņš bija visu laiku priekšā ekrānā, tad tas bija Kariņa kartels. Tas ir, protams, viņam viss karteļu pazīmes, jā, un ne tikai kaut kāda starptautiskā oligarhāta pazīmes. Ja visa informatīvā telpa pieder viņiem, tā telpa, ko skatās ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju, Panorāma un pārējais, jā. Un, Igor, tu izstājies no Zaļo zemnieku savienības nu pat. Jā, un visvairāk mani pārsteidza tas, kā viņi ir apgavuši vienu mākslu, proti tēlot, ka viņi par kaut ko cīnās, bet tajā brīdī, kad tiešām kaut kas varētu reāli tikt risināts, tiek ieslēgta atpakaļgaita. Un šī uzvedība man sākumā likās nesaprotama, vēlāk es sapratu, ka tā ir metodika. Un tā ir metodika, kā lai nekas nemainās vienkārši. Visu atbalstu Covid šitai pandēmijai, kas man likās, vienkārši pārsteidzoši. Bet īstenībā punkts vai rozīnīt uz tortes bija tas, ka viņi atbalstīja Rinkēviča kunga kantūru, kas arī beigās tika ievēlēts kā Latvijas prezidents, un viņu lamājošais Aivars Lembergs, kurš kā tiek viņu nesauca un tā tālāk, abi divi viņa partijas, vadītās partijas Latvijā un Ventspilī deputāti nobalsoja. Šīs divas balsis bija izšķirošās, kas ļāva Edgaram Rinkēvičam kļūt par uz 4 gadiem par Latvijas valsts prezidentu. Es nevaru atrasties organizācijā, veltīt laiku, enerģiju, par kaut ko domāt, ja es necienu tās vadību. Zemnieku savienība parasti tēloja opozīciju. Viņa bija valdībā ilgāku laiku, tā pašā valdībā, kas parāda audzēja savulaik. Tur ir vēl banālāks iemesls, kas nosaka šo uzvedību. Tas ir viena cilvēka krimināla process, kurš atrodas principā pēdējā apelācijas instancē. Un loģiski, ka tāds varas naudas daudzums, personīgā brīvība ir tā likme, kas lika palikt zem sevis visu frakciju, visu 16 cilvēkus ar konkrētu balsojumu. Tas ir zināms politisks gļēvums, jo ja tu spēlē, ja tu ringā esi, un ja tev var vienkārši šādā veidā nokautēt, un savs privātais labums tev ir svarīgāks par visu valsts labumu, par tautas labumu, kas tiešām ir problēma šobrīd ar vienotības, jebkuru valdību, ir problēma visai tautai. Lai arī cik pa viņiem novēlēja vēlēšanās, nobalsoja, viņi ļoti ātri saprata pēc vēlēšanām, kas ir patiesībā, kā aug pieaugšie rēķini, kā
vairs nav nekādu piemaksu pensijām, kā tiek nogriezt medikamentiem piemaksas un ļoti daudz sociālo lietu. Es daudz satiekos ar cilvēkiem. Viņi tiešām saka, ka viņi ir ļoti rūgti vīlušies un ka viņi nekādā gadījumā vairs nebalsot ne par tādu Nacionālo apvienību, ne par Jauno vienotību, ne par progresīvajiem, ne par ZZS. Ja. Un arī ne par apvienoto sarakstu, jo viņi vienkārši saprot, redz realitātei, kā tas darbojas. Un valsts parāds joprojām turpina pieaugt. Un acīm redzot, varbūt cilvēkiem no Ventspils, kas kūrē Zaļo zemnieku savienību, ir pilnīgi vienalga. Viņiem vienalga, vai tas valsts parāds pieaug, vai tur tiek pieņemtas dažādas konvencijas, kas ir tradicionālas vērtības taranējošas. Ja? Galvenais ir privāts sautīgs labums, un tas tā ir tā politikas nelaime šobrīd, ļoti liela nelaime. Jā, bet redzi, pozitīvais ir tas, ka ir daudzas maskas ir kritušas, ka vairāk nav ilūzija. Es arī ļoti ilgi dzīvoju kaut kādās ilūzijās un par varano saimnieku, par to, ka viņš nākt un visu sakārtot un viss tur būs labi. Ja? Diemžēl šīs ilūzijas vai par laimi ir beigušās, bet redzi, tagad viņi mēģina sastādīt valdību, tā kā, kaut ko jau jādod pretī par to visu, kur arī tiks iesaistīts tā kā ZZS. Bet man šī nākamā valdība mazliet atgādina analoģiju ar tiešām, manuprāt, leģendāro Latvijas filmu Ceplis. Un šī valdība pēc Kariņa demisijas ir kaut kas līdzīgs Sausā kungam, kurš ļoti laimīgs bija, ka viņš tagad vadīs un kas tas tur Ceplis vairs nekas nav un tā. Un es domāju, ka tie, kas tagad tur tā kā ieņem šos ministru amatus, kurš būs premjerministrs, ļoti īpatnējs, ap citu ir izvēlēts, kas man atkal tā liekas dīvaini, kā kandidātu sievieti.